Sveicināti, dārgie draugi! Šoreiz es ceļoju pa Kurzemi un esmu nolēmis aizbraukt uz Dienvidu Kurzemes novadu, uz Vērgales ciemu un apskatīties gan šo ciematiņu, gan arī izslavēto Vērgales mūžu. Šis ir pats Vērgales centrs, te ir daži veikaliņi, un šī jau ir mūžas apbūve, un lūk pati bijusī mūža. Tagad šeit ir iekārtota pamatskola. Savukārt šī lielā ēka ir pagasta māja, un tepat priekšā jau arī tikko kā redzējāt autobusa pieturu. Pagasta mājā iekšā ir bibliotēka, pagasta māja un droši vien arī daudz kas cits, ko es nemaz pats nemanīju. Bet tagad es gribu pieiet pie mūžas ēkas bijušās un apskatīt, kas tur ir iekšā, protams, ar atļauju. Pati ēka ir celta vēl nedaudz ātrāk nekā 1828. gadā. Kā lasīju, otrais stāvs ir uzbūvēts šajā gadā. Un te, kad iet iekšā, uzreiz var redzēt šādu skatu. Šīs trepes esot vēsturiskas. Te tāda telpiņa priekšā. No mūžas laikiem jau gandrīz nekas nesot saglabājies, viss ir pārbūvēts skolas vajadzībām. Šī ir lielā zāle, un tagad jau viņa atgādina klase, nevis zāli. Te direktores vietniece man nedaudz parādīja ēkas iekšpusi. Te es dodos uz pagrabstāvu. Liela velve no mūžas laikiem. To droši vien nevarēja pārbūvēt. Lejā, cik es sapratu, atrodas ēdnīca. Kas zina, varbūt mūžas laikos kaut kas te tāds ar ēdināšanu saistīts bijis. Bet šaubos, vai mūžkungs te pagrabā gāja ēst. Šajā mūžā esmu jau bijis agrāk, tas gan bija jau pasen, gadi 10-15 atpakaļ, bet toreiz es neko nefotografēju, nefilmēju, bet šoreiz šāda vēlme bija apskatīties pašam un parādīt arī jums. Un šis te parks ir mūžas aizmugurē, un te es dodos uz, ja nekļūdos, viņu pareizi sauc par mīlestības tiltiņu. Kā lasīju avotos par Vērgali, 2016. gadā Vērgalē dzīvoja drusku virs 300 iedzīvotājiem. Tālūk izskatās skats no tiltiņa. Un lūk, te jau esmu atgriezies pašā centrā. Ziņojumu dēlis, to var pat
veseli 2. Un man bija tāds nedaudz smieklīgs atgadījums, kad man vajadzēja no sākuma atrast bibliotēku, un es vienam skolniekam prasīju, kur viņi atrodas, un man norādīja tie lūk uz to tālāko ēku. Un es aizgāju uz turieni, un tur, protams, bibliotēkas nav. Un, kad atrada īsto bibliotēku, tad man izstāstīja, kad jau 2 gadi bibliotēka atrodas pavisam citās telpās. Nu, žēl, ka bērni nelasa vairs grāmatas. Un lūk, Vērgales stārķis. Un te ir tāda apbrīnojama ēka pēdiņās. Te tā kā no sākuma man likās, kad es neredzēju, kas tur virsū rakstīts, ka tas ir kaut kāds bunkurs, jeb pagrabs, jeb kaut kas tāds, bet tā izrādās publiskā tualete. Savukārt šis ir Vērgales muzejs. Lūk, tāda bija mana pastaiga pa Vērgali, nu jau braucu prom, un jums teikšu lielo tā, uz tikšanos jau kādā citā manā video, neaizmirstiet nospiest pogu patīk un abonēt manu kanālu. Lai jums jauka diena, atā, atā!